Labrīt, esiet sveicināti otrdienas rītā, šīs ir 900 sekundes. Labrīt, 12. jūlijas šajā dienā kalendārā, un par šī rīta jaunumiem šeit studijā Kristīna Garklāva un Andris Sauzāns jums pastāstīs vairāk. Un sākumā neliels ieskats dažos tematos. Lems par papildu naudas piešķiršanu pabalstiem. Kāpēc atgriešanās Latvijā šeit notiekošo vērtē Rīgas domas vadītājs, saruna ar Rīgas domas priekšsēdētāju Nilu Ušakovu? Eiropā izskan bažas arī par Itālijas finanšu problēmām. 12. jūlija rīts daudz viet Latvijā sācies ar diezgan spēcīgu lietu, un iepriekšējā vakarā pat dažviet esot bijusi arī krusa. Šobrīd gaisa temperatūrā plus 17 grādi pilsētā un daudz viet joprojām līst. Bet šīs dienas jaunumiem ķeramies klāt jau tūlīt. Valdība lems par vairāk nekā 11 miljonu latu piešķiršanu ģimenes valsts pabalstiem. Naudu šodien paredzēts piešķirt no līdzekļiem, kas iepriekš bija paredzēti bezdarbnieku pabalstiem. Tā kā bezdarbnieku pabalstiem iepriekš bija ieplānots daudz vairāk naudas nekā pat labam iztērēts, tad ietaupītos līdzekļus paredzēts novirzīt ģimenes valsts pabalstu izmaksai gada otrajā pusē, tā ziņo aģentūra BNS. Jau ziņots, ka pērn valdība izlēma ietaupīt uz ģimenes valsts pabalstu rēķinu, turklāt visai bieži tika mainīti plāni, kas ar šo pabalstu notiks turpmāk. Pabalstu bija nolemts maksāt līdz šī gada jūlijam, bet no gada vidus noteikti veikt reformas, un pagaidām tādas nav notikušas. Pēc ārstēšanās Berlīnē darbā atgriezies Rīgas domas priekšsēdētājs Nils Ušakovs. Kādi plāni tagad ir domas priekšsēdētāja dienas kārtībā? To šorīt jautāsim Nilam Ušakovam, kurš šobrīd ir mūsu studijas viesis. Labrīt! 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 Prieks jūs redzēt! Paldies apusē! Vācu mediķi bija jums noteikuši ilgāku ārstēšanās laiku un nekā reāli tas ir bijis, vai šobrīd jūs esat gatavs atgriezties ierindā? Es, ka politiķis iztirgojas ar tiem ārstiem, lai ātrāk tomēr atgrieztos Rīgā. Es varu jau pilnvērtīgi strādāt, un Rīgas domāju, ka parasti. Patreiz mums ir ļoti liels remontdarbu apjoms, tiek remontēt skolas un bērnu dārzi. Mums ir jāgatavojas jaunajai jau apkura sezonai, mums ir nama pārvalde, kas ir apvienota kopš 1. janvāra, un tas apvienošanās process sāk jau beigties un jābūt pirmiem rezultātiem, un kas būs ar tiem rezultātiem arī ir jāstrādā. Līdz ar to Rīgas doma strādā. Tie pusotrs mēnesis, kamēr es nebiju, viss strādāja kā ļoti labs saliedēts mehānisms, un par to ir prieks. Kas ir tie galvenie darbi, ko jūs plānojat darīt šajās dienās, kam jūs vairāk pievērsīsieties? Jautājumi, kas ir saistīti ar remontiem, paskatīties, kas notiek, lai jau pagājušajā gadā mums bija reāla problēma, ka mēs nevarējām pabeigt laicīgi daudzus remontu darbus tieši tāpēc, ka pietrūka privātu kompānijām darbinieku. Un līdz ar to tagad mēs sekojam tam krietni aktīvāk. Tas ir viens. Otrais, viss, kas ir saistīts ar nama pārvaldēm, jo jauns sezonas tūlīt sāksies, mums vēl ir jādomā par tiem jumtu remontiem, daudz darba ir jādara. Tas ir galvenais, nu plus vispārējais, kas paliek, sakot no kanalizācijas beidzot ar satiksmi. Nekas nav mainījies Rīgā. Bet kāda ir jūsu secinājuma par to, kā jūsu prombūtnes laikā doma ir strādājusi? Mums doma ir ļoti saliedēts kolektīvs. Tas pirmām kārtām ir tas bloks no divām partijām, saskaņas centrs LPPLC, kas strādā kā viens ļoti labs mehānisms. Šodien iešu apbalvot tos policistus, kas strādā Jāņos, jo Jāņi, pēc tā visa, ko es varēju spriest, atrodas ārzemēs, pagāja ļoti labi Rīga. Tas nozīmē, ka ar domu viss kārtībā. Tāpat laikā jūs esat atgriezies valstī laikā, kad politikā ir ļoti saspringts un karsts laiks. Jūs promots laikā valdes atlaidis Saeimu, tagad gaidāms referendums un iespējams arī būs Saeimas ārkārtas vēlēšanas. Kā jūs vērtējat to, kas šobrīd notiek politikā kopumā? Saeima nebija pilnvērtīgi rīcībspējīga, un mēs to redzam arī skatoties uz koalīcijas darbu. Reformu trūkums, reālas vīzijas, kas ir jādara ar valsts, to mēs neredzējām. Un līdz ar to no vienas puses parlamenta atlaišana bija loģisks solis. Jautājums, kādu Saeimu mēs redzēsim pēc septembra vēlēšana, jo visdrīzāk tas vēlēšanas notiks. Kaut gan priekšā vēl ir referendums. Un tas ir atklāts jautājums. Jā, tas nozīmēs tikai marģināli, vairāk vietu, piemēram, Nacionālajai savienībai, attiecīgi mazāk vietu vienotība. Tas pēc būtības ir tikai pārbiedīšanas. Bijušais valsts prezidents Valdis Zatlers ir nolēmis veidot jaunu partiju. Kā jūs vērtējat šo lēmumu? Viņam gribēts novēlēt, lai viņam tieši viss tā rīcība vainagots ar tiešām reformu partiju izveidē, nevis ar vienu cilvēku pasākumu, jo reformas ir vajadzīgas. Vai viņam izdosies tiešām pievērsties un iztenot tas reformas
Un to mēs redzēsim pēc vēlēšanām un pēc viņa tālākas rīcības. Kā jums šķiet, ko varētu, piemēram, mainīt šīs ārkārtas vēlēšanas, kas varētu notikt, jo, pieņemsim, vairāk politologu un eksperti jau ir izteikušies, ka būtībā nekas jau būtiski nemainīsies un ka būs tie paši gandrīz deputāti Saeimā? Un visdrīzāk ļoti daudz personisks sastāvs nemainīsies. Visdrīzāk notiks vietu pārdales starp Vienotību, Zatleru partiju un Nacionālo savienību, ko mēs varam prognozēt. Saskaņas centram ir lielas cerības un liela plāni palielināt savu pārstāvniecību parlamentā, līdz ar to gūt lielāku ietekmi, uz ko mēs ceram tāda veida ienesot tomēr sociālas atbildīgas politikas elements. Tā ir process, kas notiek Latvijā, bet tas, ko mēs varam prognozēt. Bet drastiskas izmaiņas diez vai mēs redzēsim. Bet tieši konkrēti runājot par jauno topošo Zatleru partiju, kādas tai jūs paredzat, teiksim, izredzes šajās vēlēšanās? Grūti pateikt, jo patreiz spriežot pēc tām aptaujām, tas nebūtu vēl korekti, jo viņš tikko sāk veidot, viņš vēl to partiju nav reģistrējis. Un mēs nevaram zināt, varbūt beigsies ar to, ka viņš ir nepaspējis. Bet tas ir cits jautājums. Bet noteikti viņš atņems daļu no balsīm Vienotībai. Tas ir absolūti skaidrs. Un jūs, prāt, vai viņam pašam izdosies piesaistīt savai partijai šos 10 000 cilvēku vai mazāk? Nē, 10 000 cilvēkus. Ne. Tas ir absolūti bezcerīgi. Un vēl 25. maijā Valdis Zatlers izteicās, ka saskaņas centram būtu jādod atbildība par kādām noteiktām sfērām. Bija norādes, kas liecināja par vēlmi redzēt saskaņas centru pat valdībā. Tagad Zatlers ir paziņojis, ka saskaņas centram būs jāatzīst Latvijas okupācijas fakts, lai Valdis Zatlera reforma partija ar viņiem sadarbotos. Kā jūs vērtējat vispār Zatlera šādu viedokļu maiņu un šādu viedokļu izteikumus? Pateikšu vēlreiz. No vienas puses mums ir pozitīva attieksme tā ziņa, ka mēs atbalstam cilvēkus, kas grib reformas mūsu valsti. No otras puses, ja viņš grib pievienoties un sākt eksaminēt mūsu vēlētājus, tad, lai viņš stājas rinda, mums jau ir darboņi ziņkarīgi no Pilsoniskās savienības, no visu Latviju, tad vietas tur vēl pietiek. Apvienības Vienotība līdzpriekšsēdētājs Ģirds Valdis Kristovskis prognozēja, ka Vienotība un jaundibināmā Zatlera partija būs sabiedrotie pēc paredzamajām Saeimas ārkārtas vēlēšanām rudenī, un kopumā tam varētu izdoties iegūt 40 vietas parlamentā. Kā jūs vērtējat šādas prognozes? Uz divām partijām? Jā. Uz divām partijām varbūt. Varbūt jā, varbūt nē. Tagad darīt prognozes ir diezgan nepareizi. Visi var pārdzīvot nepatikāmas pārsteigumus pēc vēlēšanām. Tas gan. Sākot no Zatlera partijas un beidzot arī ar saskaņas centru, tas viss ir iespējams. Līdz ar to vajag strādāt un pārliecināt vēlētājus, ka tava politika ir pareizāka, un pārliecināt vēlētājus nevis stāstot par to, ko tu izdarīsi, bet mēģināt pārliecināt vēlētājus stāstot, ko tu esi izdarījis jau. Un šajā veidā tomēr komunicēt ar sabiedrību, lai sabiedrība darītu savu izvēlē, balstoties uz darbiem, nevis uz kārtiem solījumiem. Kādi varētu būt šie nepatīkamie pārsteigumi? Nepatīkami pārsteigumi, mazāk pārstāvniecība nekā atsevišķi politiķi cer. Un jūsuprāt, kam būtu jānotiek, lai arī pieņemsim pēc nākamajām Saeimas vēlēšanām cilvēkiem nebūtu tā vilšanās sajūta, ko mēs arī pieredzam pēc to, kāda, pieņemsim, ir aptaujas rezultāti, kāds ir vispār kopumā Saeimas prestižs jau Latvijā bijis vairākus gadus, un to, ka sabiedrībā tomēr ir šī neusticība Saeimai? Galvenais, lai sabiedrība saktu ticēt politiķiem, ir pirmais. Ja tu veido koalīciju nevis, lai tomēr apsēsties pie galda, bet lai to koalīcija strādātu. Es atgriezīšos pie Rīgas domes, koalīcija ir izveidota un tā strādā. Mums nebija neviena konflikta. Vairāk nekā 2 gadi Rīgas domē neviena mēdīja, nebija neviena raksta par to, ka kāds konflikts būtu iekšēni. Tāpēc, ka mēs strādājam, nevis kašķējamies. Tas ir viens. Līdz ar to koalīcija galvenais ir nevis to izveidot, bet lai pēc tam strādātu. Nebeidzās tajā diena, kad ir nobalsots par jaunu valdību. Ar to viss tikai sakās. Un otrais var pieņemt, un vajag pieņemt dažreiz ļoti grūtus un nepopulārus lēmumus, bet par to vajag stāstīt. Jā, tiešām mēs šeit nogriezīsim, bet tas ir saistīts ar to un to, lai cilvēki ticētu, ka tā nauda tiešām ir nogriezta, lai sabalansētu budžetu, kas ies pa labi tālākai attīstībai, bet tas ir godīgi izdarīts. Mums arī bija nepopulāri lēmumi, bet rīdznieki to atbalsta, jo viņi redz visu to progresu. Jā, paldies, un atgādinām, ka šajā rītā mūsu studijā bija Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs. Paldies, veiksmīgi, paldies.